Radio TV ir viešņa, kas mums jau, te pieteikta pirms mirklīša, un, esam godam arī sagaidījuši un gatavi uzreiz izaicināt, ja mēs tā nedosim te runāties. Mēs uzreiz jau uzdevumiem, un tikai tad Annika šorīt ciemos. Labrīt! Labrīt! Čau! Ar jaunu skaistu veikumu. Annika ir ciemos, bet līdz tam tad mēs vēl tiekam, kā saka, sāksim ar uzdevumu. Tas tāds iesildošais, teiksim, tā varētu būt. Annika pie mums ir pirmo reizi. Jā. Un kā tev ir ar mūzikas vispār, pazīt mūziku, minēt mūziku, teiksim. Vai tu zini daudz māksliniekus, vai tu uzreiz tā saproti un nolasi, kas tā ir par dziesmu, kuru tu dzirdi? Man šķiet, ka nē. Bet man īstenībā nav baigi bieži tāds uzdevums bijis, tāpēc es varu to vēl uztrenēt. Jā, tieši tā, kas to lai zina. Un jo biežāk nāks, jo labāk arī sāks sanākt. Pamēģināsim, Mēģinam. Tātad tu vari saukt gan izpildītāju, gan dziesmas nosaukumu, abas divas versijas mums dar. Un gadījumā, ja tu nezini to dziesmu, labāk uzreiz saki, ejam tālāk. Tad tev tā minūtes ietvaros, tu ātrāk paspēsi, iziet cauri, iespējams lielāku rezultātu iegūsi. Labi. Ja? Tad mēģinam. 3, 2, 1. Kas tev skan? Laižam! Ejam tālāk. Es nezinu, ejam tālāk. Jā, labi? Es nezinu nosaukumu. Labi, ejam tālāk. Šajā. Es nezinu nosaukumu. Viņai tāds pats vārds kā man. Elizabete. Mēs neiepazīstamies. Nē, es to nepateicu. Ejam tālāk. Kas ir šis? One last time. Jā. Astronauts. Jā, precīzi. Es nezinu šo nosaukumu tālāk. Labi. Billie Eilish. Jā. Es gribu paklausīties šo. Es nezinu nosaukumu. Viņš uzstājās Summersondā, baigi nonesa jumtu šogad visiem. Visu cieņu. Tālāk. Visu cieņu. Begging you. Jā, precīzi. Un redz, paņemam vēl šito. Kas tas varētu būt? Es nezinu, bet baigi labi paklausīties. Jā, mums tā patīk paklausīties. Redz, Annika ir tā. 4 punkti. Rangā ir kurš ko tiekties vēl, bet nav arī tā, ka galīgi slikti tas būtu bijis, ka nav nekas atminēts. Tā kā tā jau ir pus no uzvaras. Jā, mums tas rangs jau tur diezgan bagātīgs ir tā, ka viss ir kārtībā, kā minējām iepriekš, biežāk nāks tajā rangā un spējas arī kāpt augstāk un augstāk. Mums tur daudz visādas dziesmiņas bija, kas tur bija, ko tu gribēji paklausīties ilgāk. Tur, piemēram, Lauris Reiniks, kur mums tā dziesma bija par ko bija? Par nebeidzamo stāstu. Vienmēr sakot, bagātīgs mūzikas klāsts Radio TV ēterā, bet par tavu mūziku tagad ir jāparunā. Par tavu mūziku arī parunājot, šī dziesma tev tapa kādā laika periodā? Cik ātri un cik ilgi un kas pie tās tev palīdzēja strādāt? Nometnes ietvaros, ja pareizi saprotam, vai ne? Jā, Riga Live Songwriting nometnes ietvaros kopā ar Kanatu Okaimu, kas ir dziesmu rakstītāja no Tokijas. Viņa ir iegūsi arī Grammys. Tas ir pirmais, ko es vēlos minēt, jo man ir liela pateicība par to, ka man ir šī iespēja bijusi. Un producents ir Jākabs Ludvigs. Šī dziesma tāpat 4 stundās, un tā kā jūs viņu dzirdat, tā arī viņa skan, jo es ļoti vēlējos pieturēties pie šī pirmās sajūtas un atstāt viņu tādu minimalistisku salīdzinājumā ar manu iepriekšējo singlu. Kas ir paslēpts šajā skaņdarbā? Tā sajūta pirmā. Kas ir tā sajūta? Jo dziesmai nosaukums ir Lately. Kas zem tā viss slēpjas? Zem šīs slēpjas mana atklāšanās sev un attiecībās runāt par sarežģītām tēmām. Un vispār šī dziesma ir kā aicinājums tev nebaidīties runāt ar savu partneri vai ar savu draugu, mammu un stāstīt, kā tu jūties, stāstīt par to, kas var salauzt to klusumu, kas bieži vien ir attiecībās vai ikdienas dzīvē. Mēs jau esam tikai par runāšanu, un vēl mēs esam arī par klausīšanos. Un šis ir tas brīdis, kurā mēs Annikas dziesmu klausamies tagad Radio TV ēterā. Annika ar skaņdarbu Lately šeit Radio TV ēterā. Redz, tavs topošais debies albums, daļa dziesma esot angļu valodā, un tev šīs visas sajūtas par
par to, ka skaņdarbi ir jāraksta iespējams šai angļu mēlē ir no tādas internacionālas visu laiku būšanas kaut kur, jā, un cik vispār sarežģīti ir pārslēgties, rakstīt dziesmas no dzimtās valodas, teiksim, uz angļu valodu šajā gadījumā. Jo man jau liekas, tās ir divas absolūti dažādas pasaules un divi dažādi skanējumi uzreiz. Jā, es pilnīgi piekrītu. Man šķiet, ka vispār nav sarežģīti pārslēgties, bet varbūt es teiktu, ir sarežģītāk attīstīt gan vienu, gan otru, jo tās ir tiešām divas dažādas pasaules. Bet man personīgi ir tā, ka pie manis nāk dziesma, tad ir tā, viņa tiešām ir uzreiz latviski, vai arī viņa ir angliski, un viņas vispār nejaucas kopā. Vispār. Mums arī klausītājs raksta, ka neslikti, ja ļoti nelatviski angļu valoda, bet nepateiks, ka mūsu pašu izpildītājs. Nu, ko tev, piemēram, gribētos arī pateikt tiem klausītājiem, kas tagad varētu kļūt par tavas daļradas no šī brīža cienītājiem? Nu, tieši tie, kas tagad pievienojās, kas pirmoreiz tev dzirdēja. Es gribētu teikt, ka tev vispār patīk mana mūzika, jo man jāsaka godīgi, ka tā ir baigi prīmā. Ļoti labi. Šis Egīlam personīgi. Jā, mēs parasti šīs ovācijas uzliekam tajā mirklī, kad kāds no viesiem ir iekļāvis to tekstu, kas ir jāiekļauj, to sauc par iesprautu frāzi. Iepriekšējais mūzikas atstājis, jā, tā bija Emīlija, kas tev atstāja šo. Tā kā superskaisti. Tev izdevās ļoti labi. Kāda tev plāna nākotnē? Es jūs aicinu uz koncertu rīt. Jau rīt? Jā, Kimala kvartālā. Ieeja ir bez maksas, un es būšu ar sastāvu. Tas būs tiešām lieliski. Būs arī flautiste, un es došu telpu, lai manu mūziku apņem visādi pušamies stīgas un viss. Man patīk klausīties, kā citi iespēlē kaut kā, ko es sarakstīju tikai ar ģitāru un balsi, kad tu iedod savu stāstu tur un savu, kā tu sajūti to. Forši. Tas jau tāds improvizācijas arī mazliet, ne? Tāds piegājiens kaut kā. Mēģinājumos sanāk tā, kad es klausos, tā kā pasaku vadlīnijas, kā kas ko kaut kādu to rāmītu, bet pēc tam tas cilvēks arī dod savu to sajūtu. Skaisti. Mēs tev novēlam nepazaudēt šo tavu sajūtu par tavu mūziku, vienmēr to tā arī turēt, un tiekamies noteikti vēl kādreiz. Jā, tā tīraģņa sajūta. Jā. Vēl mazliet ātri papildinot Egīla teikto, šeit mums arī aizskatuvē tikko minēja pirms atgriešanās ēterā, ka tev iekšē ir tā internacionālā tāda sajūta, ka gribas dot arī varbūt ne tikai šeit uz vietas esot mūsu tādā tirgu, ja, bet tu jau redzēji tādos plašumos. Un sen jau ir tā sajūta? Jau sākotnēji, ja tas ir tā, vajag ieskrieties un atrast tikai kaut kurā momentā tādu sajūtu? Tā sajūta jau no sākuma, jo vispār, kā es nokļuvu Latvijas mūzikā, es nebiju tajā brīdī Latvijā, man sazinājās Šipkevits, un es rakstīju dziesmas paralēli surfojot Sardīnijā. Tādā situācijā tas sākās, un tad kaut kā es tās dziesmas sāku spēlēt, un latvieši ļoti labi viņas nolasa. Viņi varbūt, es nezinu, varbūt viņi nesaprot, bet kaut kā es tik ļoti skatos uz to auditoriju, viņi tiešām klausās un tic, un man šķiet, tajā ir milzīgs spēks, un man nav neviens iemesls, kāpēc to nedarīt. Kā man nāk tās dziesmas. Šo tiešām saglabā sevī vienmēr, un lielas lietas ar tevi noteikti vēl tikai priekšā. Forši, man patīk tavs sākums ar to, ka Sardīnijā surfojot, un redz, līdz kurienē var aizsurfot šitā lēnā garā, vai ne? Radio tev. Lieliski. Un lai tas vilnis ar vien lielāks un lielāks kļūst, pa kur surfot. Paldies, ka atnāc šodien ciemos, Annika. Mēs te gaidīsim arī nākamreiz. Un uz atvadām, ko tu gribētu novēlēt radio tev klausītājiem varbūt? Es gribētu novēlēt jums dzirdēt Lately šeit ēterā, un klausieties radio tev, jo šeit arī būs Lately un varbūt arī kāda cita dziesma tālāk. Lai jums skaista diena un izbaudiet augusta pēdējās dienas. Super, paldies tev. Apusēji mēs tev teiksim.